30. oktobra rīts aizsākās ar unikālu akciju Zinību uguns stafeti no Latvijas Universitātes līdz Latvijas Lauksaimniecības Universitātei, kuras ietvaros 35 LLU studenti un darbinieki atnesa degošu lāpu no Rīgas līdz Jelgavai. Lai arī sākumā bija plānots, ka sportisti skries stafeti, skrējiens izvērtās gandrīz par maratonu, jo skrējēji patriotisma un cieņas pret LLU vadīti bija gatavi skriet nevienu 10 kilometru. Akcijas kulminācija bija stafetes pēdējais etaps Jelgavas pils iekšpagalmā, kurā lāpu nesa viens no labākajiem Latvijas orientieristiem – Atis Rešķis. Viņš uguns lāpu tālāk nodeva LLU rektoram Jurim Skujānam, kurš aizdedzināja Zinību uguns lāpu Jelgavā. Pēc tam tika atklāta svinīgā LLU konventa sēde, uz kuru sveikt mūsu augstskolu bija ieradušās daudzas augstas amatpersonas. Mēs neesam bagāti ar mūsdienu naftas un gāzes atradnēm, bet mēs esam bagāti ar savu zemi, kas ir auglīga, mēs esam bagāti ar saviem mežiem. Šis ir divas no mūsu valsts bagātībām. Un tikai mūsu spēkos un mūsu ziņā ir prasmīgi viņas apsaimniekot. Un tieši jūsu universitāte ir tā, kur var to izdarīt. Jo jūsu sienās izaug tie speciālisti, kas grib rūpēties par mūsu zemi, kas grib to kopt, kas grib to arī, kā es teicu, pārvaldīt. Un šeit jūsu universitātei ir jākļūst par Latvijas centru. Tālajā 1939. gadā Kārlis Ulmans, atklājot Latvijas Lauksaimniecības universitāti, no Rīgas, no Latvijas universitātes atveda un aizveda lāpu Jelgavā. Tad mēs bijām Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija. Šodien mēs atšķiramies, jo tad bija 2 fakultātes, šodien mūsu 9 fakultāšu studenti atnes šo simbolisko lāpu no Latvijas universitātes ar savām rokām, un viņi ir iedegti Jelgavas pils pagalmā. Lai šī uguns deg mūžīgi kā simbols mūsu mācību spēku, darbinieku, studentu un absolventu sirdīs. Paldies par uzmanību. Konventa sēdes ietvaros ar 2009. gada 9. septembra LLU senāta lēmumu 3 sabiedrībā pazīstamas un aktīvas personas saņēma goda doktora grādus. Goda doktora grādus svinīgi saņēma aktīva LLU mecenāte un Jāņa Čakstes mazmeita Anna Justīna Čakste Raulins, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Juris Ekmanis un Rundāles pils direktors Imants Lansmanis. Augstskolas sveicēju pulkā bija arī zemkopības ministrs Jānis Dūglavs, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, vides ministrs Raimonds Vējonis, Jelgavas pašvaldības vadītājs Andris Rāviņš, Jelgavas novada vadītājs Ziedonis Caune, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra Laimdota Straujuma, kā arī Latvijas augstskolu pārstāvi, kolēģi no Baltijas valstīm un Baltkrievijas. Gaišāk konventa sēdi padarīja vīru kora Ozols un sieviešu kora Liepas meldzīgās dziesmas, tautas deju ansambļa Kalva dejas un Igo dziesmas.